Nu, piemēram, uz mūsu stenda var uzkāpt virsū. Redz? Uz šo tā negribu riskēt vienkārši. Nu, pamēģināšu, bet ja būs salust kaut kāda kāja vai roka. Nu, tas ir arī viens no tādiem reāliem keisiem. Cilvēki atnāca, nopirka kaut kur internetu vīde, internetu veikala tādu stendiņu. Lielam tas ir diezgan labs, stabils, zināms risinājums, tā kā A veida stends ārā lietošanai. Bet zini, kā cilvēki skatās pirmkārtam uz to cenu. Cena nerulē šajā gadījumā. Ja cenas vizuāli viņi visi izskatās plus mīnus tā un tā, bet kad viņš saņem, viņš atnāca pie mums un sāca sudzēties. Klau, nopirkt kaut kur, ko jūs varat piedāvāt tajā vietā. Ko es varu piedāvāt? Skaties. Mēs arī tirgojam šos te risinājumus, bet kam vajadzētu pievērst uzmanību? Tas ir iepakojums. Ja vēst kaut kur pa tālu, sūtīt kaut kur pa tālu, glābt kaut kā viņu vajadzētu. Mūsu stendi atnāca normāli cieta kasta, cieta iepakojuma. Ops. Otram kārtam, ja ir vajadzīgs stabils stends, vajadzētu pievērst uzmanību svaram. Piemēram, mūsu stendi pēc svara kaut kur 6,5 kg. Šīs te ar 2 pirkstiem. Sūdiņš 1,5 kg. Jā, cena ir būtiski zemāka, cena ir nozīmīgāka, bet kas ir svarīgs? Lietot to stendu vai pirkt viņu pa lietu? Cik tie stendi ir stabili? Nu, piemēram, uz mūsu stenda var uzkāpt virsū. Redz? Uz šo tā negribu riskēt vienkārši. Nu, pamēģināšu, bet ja būs salust kaut kāda kāja vai roka, man ir bail. Negribu riskēt un neieteikšu riskēt. Otram kārtam pievērsiet uzmanību profiliem. Profili arī mēdz būt dažādi. Šīs te ir mazais, sīkais profils un ļoti nestabila tā virsmiņa. Tas ir skarts. Skarts ir paredzēta ārā lietošanai. Daži no konkurentiem tā deklarē. Tas ir ārējais stends, stabils, re, kur ir, mums ir dzelžs iekšā. Bet pamēģināt salīdzināt ar mūsu dzelzi. Te priekšā ir aizsarg plastikāts, lai pasargātu pēc tam to izdruku no mitruma. Bet tas ir cits materiāls. Viņš nelocas tikai šīs te sudiņš. Nu, kas ir galu galā savs atlikuma? Cilvēki izterē naudu, nopirkt kaut kur kaut ko, lietot nevar. Tā kā man doma ir tā, gribi kaut ko normālu, nopietnu, stabilu. Mums ir vēl izvēle starp izmēriem, lielumiem, variācijām tiem. Nu, aiziet pie Mixmax, pajautā tiem, kuri profesionāli nodarbojas ar tādiem ārā stendiem. Vienmēr Mixmax LV, viņi ir pieejami.